Labrīt, mīļie! Ziniet, kad man tēma atnāca pa nakti. Pirmkārt, man ir atkal jāsāk runāt, pietiek atpūsties. Otrkārt, baigi daudz pēdējā laikā redzu un lasu par veselības nozari Latvijā, par situācijām, kas notiek, par dažādiem gadījumiem. Jā, viņi ir reti, bet viņi ir kliedzoši. Piemēram, pēdējais Daugavpilī par mazuļa nāvi, kas notika tāpēc, kad ārsti pieņēma lēmumu atslēgt no aparātiem, pārvadājot liftā, kas pēc protokola nebija pieņemami. Protams, vainīgo kā parasti nav. Un par to es arī šodien gribu parunāt par trūkumiem, kas ir veselības aprūpē. Un par risinājumu, kā es redzu vienīgo risinājumu tajā visā. Tātad naudas trūkums un garās rindas, tas nav vienīgais, kas mums veselības aprūpē traucē. Patiesībā tur apakšā ir ļoti daudz dažādi faktori. Par to raksta arī dažādi ārsti, kuriem es sekoju sociālos tīklos. Par to raksta arī ārsti, kas ir jau ar preventīvu skatījumu, kas mani ļoti uzrunā. Un es pat esmu par preventīvo vairāk, tātad par profilaksi, pirms mēs paliekam galīgi slimi. Par to es arī cenšos ikdienā stāstīt un pievērst uzmanību cilvēkiem. Pati to praktizēju jau 8. gadu, kas sākās ar vienu mazu frāzi vēlos notievēt, beigās izvērtās par kaut ko ļoti, ļoti tādu plašu. Un šobrīd gribu parunāt par tādu faktoru kā atbildība. Atbildība medicīnas nozarē, kur viņas nav. Būtībā atbildības nav. Kā tas izpaužās? Respektīvi ir vadlīnijas, ir protokoli. Medpersonāls izdara visu pēc vadlīnijām, ir cietušais. Par piemēru, pirms apmēram 3 gadiem es skatījos interviju dzīvē no Melnraksta ar meiteni ratiņkrēslā, kurai pēc lumbāla punkcijas, tātad sākās problēmas, ļoti stipras mugursāpes, caur kājām pilnīgi tā kā strāvoja elektrība un rezultātā meitene dejotāja, jauna, skaista meitene. Tiešām pēc brīnišķīgs cilvēks un tāda tīra, godīga, atklāta. Tas ir tas iespējas, kas man pa viņu radās, redzot vispār viņas video un sekojot viņai šos pēdējos 3 gadus arī sociālos tīklos. Cilvēks šobrīd ir ratiņkrēslā, protams, nav neviena atbildīgā no valsts iestādēm. Līdz ar to arī nav ne kompensācijas nekā. Cilvēki saviem spēkiem cenšas kā nu var, kā nu māk, un šobrīd viņai atliek tikai turpināt dzīvot ratiņkrēslā. Jo reizēm ir tādas sekas, kuras ir neatgriezeniskas. Un šādi gadījumi ir ārkārtīgi daudz. Par piemēru tas pats Daugavpils pieminētais gadījums, kad bērniņš, 11 mēnešu vecs bērniņš nomira, un neviens atkal neuzņemās atbildību. Jo, protams, ka iestāde vienmēr centīsies aizstāvēt savu personālu, darīs visu iespējamo, un būs arī gadījumi, kad pat papīri tiks safabricēti, sagrozīti, netīšām izmazgāti halātā un kas tik vēl ne, lai aizstāvētu savējos. No vienas puses var saprast, mediķu tā jau ir maz, nav kas strādā, situācija ir tāda, kāda viņa ir, bet tāpat laikā tas nenozīmē to, ka mēs drīkstam darīt pilnīgi visu, neuzņemties atbildību, nodarīt cilvēkiem pāri, vai, piemēram, tās pašas Līgas gadījumā meitene ratiņkrēslā slimnīcā, pret viņu attieksme bija vienkārši briesmīgi šausmīga, ar tekstiem, ka tu tēlo, tu melo, es tev nepalīdzēšu, tāpat tās tev būs ar to jāsadzīvo. Diemžēl ar šādu attieksmi ir saskārušies ārkārtīgi daudz cilvēki, arī no man pazīstamiem cilvēkiem ir dzirdēti nenormāli daudz gadījumi, par, piemēram, arī dzemdībās, ko tu te kliedz, pati vainīga, nevajadzēja tad taisīt, ja nevar tagad piedzemdēt, var sakot visādas aizvainojušas frāzes, un tā ir ikdiena. Es nesaku, ka visi mediķi ir vienādi, bet, diemžēl, lauciņš atbildība ļoti, ļoti klibo veselības nozarē. Par nākamo es gribu punktu pieminēt kā protokoli. Protokoli saucamās vadlīnijas, kad ir konkrēta diagnoze un ir konkrēts rīcības plāns. Tātad izrakstam šādus un tādus medikamentus, veicam tādus un tādus izmeklējumus, tādas analīzes, nozīmējam to un to, daram tā un tā. Konkrētas vadlīnijas, bet es gribu atgādināt, ka nav 2 vienādu cilvēku pirmām kārtām. Par piemēru, ko es esmu no savas pieredzes ar cilvēkiem komunikācijā, kas meklē alternatīvo ceļu, kas vēlās organismu attīrīšanu, kuras strādā ar uzturbagātinātāju protokoliem. Iesakot no savas pieredzes, kas man ir palīdzējis, es esmu sadzirdējis ļoti daudz stāstus, kad sākas alerģiskas reakcijas no medikamentiem, netiek ņemtas vērā tātad individuālas nepanesamības, plus vēl notiek spēles ar medikamentiem, tad šis nepalīdzēja, mēģinam nākamo, šis nepalīdzēja, mēģinam nākamo. Un bieži vien tas notiek ar antibiotikām,
neuztaisot nemaz analīzes un nepārliecinoties, ka tas ir bakterioloģiski, jo antibiotikas strādā tikai uz baktērijām, antibiotikas nekādā veidā nestrādā uz vīrusiem, un to zina jebkurš ārsts, jebkurš mediķis un jebkurš muļķis, manuprāt, arī to zina, jo antibiotikas pēc tulkojuma nozīmē antibios, pret dzīvību, pret dzīvām radībām, kas mums tur dzīvo un dara visas šīs te skādes, pret baktērijām. Un lietojot antibiotikas, mēs nogalinām kā sliktās baktērijas, piemēram, stafilokokus, streptokokus un tā tālāk. Tā nogalinām arī labās baktērijas mūsu zarnu traktā. Ko nozīmē labās baktērijas nogalināt? Tas nozīmē sabojāt mūsu imunitāti. Un katra spēle ar antibiotikām, profilakses pēc, drošības pēc, piemēram, izrauj zobu un drošības pēc liek dzert antibiotikas, uztais operāciju un drošības pēc, lai nesākās infekcija, liek dzert antibiotikas, viss ir drošības pēc, bet tādu profilaktisku pasākumu, kas nebojāt mikrobiomu, nav. Visi pēc protokoliem. Un ko es esmu atklājusi arī, kāpēc es esmu izpratusi sava bērna šo te pieredzi ar sekām, kas notika 2 mēnešu vecumā, kad viņam strauji sākās alerģiska reakcija, strauji sākās tūska degunā. Es domāju, es esmu daudz par to runājis, tie, kas man seko, tie zina, par ko es runāju, kas tika izdarīts no medicīnas puses, lai viņam sāktu šī alerģiskā reakcija. Un tas ilgās 8 gadu garumā ar diagnozi bronhiālā astma vidējā formā uz alerģijas pamata. Alerģija izpaudās ne tikai kā tūska degunā, alerģija izpaudās arī kā alerģiskas reakcijas uz ādas, sarkani niezoši pleķi, kas tātad pēc protokola bija jālieto antihistamīni. Antihistamīnus lietot nozīmē nomākt lokāli alerģisko reakciju tajā vietā, kur viņi parādās, nerisinot cēloni. Un šeit mēs pārslēdzamies pie nākamā. Mēs ārstējam sekas, nevis cēloni. Šī ir vēl viena problēma, kas notiek medicīnas nozarē. Vēl mēs drusiņi par iepriekšējo, par šo te protokoliem un vadlīniju gribu pieminēt par piemēru no mana bērna, ko es nepabeidzu to domu. Tāds jēdziens kā MTHFR gēna bojājums. Metilhidrofolā reduktāzes kaut kas tur, kaut ko tur, es parasti nevaru atcerēties to garo nosaukumu, bet ko tas nozīmē? Šādam cilvēkam un no testētajiem apmēram rupjā tā vidējā statistika ir ap 40% no testētajiem cilvēkiem, viņi ir pozitīvi. Tad vai nu viena vai 2 alēles ir bojātas. Ja ir bojātas 2 alēles, tas izpaužās smagāk, ja ir viena, tad tādā vieglākā formā. Bet tas nozīmē to, ka konkrētajam cilvēkam ļoti slikti sintezējas B grupas vitamīni, kā rezultātā ir traucēta homocisteīna. Tas negribu samelot tagad. Respektīvi, homocisteīns sāk paaugstināties, kas ir sirds un asinsvadu iekaisuma marķieris, kas kopā ar holesterīnu ir briesmīgi, jā, tad tas ir augstāks risks kopā ar holesterīnu. Bet šiem cilvēkiem, kam ir gēna bojājums, viņš ceļās pats pa sevi, jo ir traucēta B grupas vitamīnu sintēze organismā. Tas nozīmē, ka šie cilvēki nedrīkst lietot sintētiskos B grupas vitamīnus, par piemēram Magne B6, kas ir populārākais, ko aptiekās piedāvā, ja? Jo B6 forma, Magne B6 produktā ir sintētiskas formas. Par piemēram, folijas kābi nedrīkst lietot, jo tā ir sintētiskā forma, ir jāizvēlās folātu formas, citas tātad B grupas vitamīnu formas, kas ir aktīvās formas, kas mūsu organismam, kam ir MTHFR gēna bojājums, ir vieglāk sintizējamas. Un varbūt situācijas, kad asins analīzēs ir ļoti daudz B grupas vitamīnu, piemēram B12, bet realitātē šūnā nekā tur nav. Bet ar špikeru sarakstīts, es gribēju neaizmirstu galvenās problēmas veselības nozarē. Tātad asins analīzēs aina izskatās ļoti laba, pat reizēm pārāk laba, pat pārāk slikta, un ārsts pasaka, jums vispār nedrīkst lietot B grupas vitamīnus. Cilvēks sāk kategoriski izvairīties no tā visa, bet rezultāts ir tāds, ka patiesībā cilvēkam neuzsūcās šīs B vitamīnas, asinīs viņš ir, bet šūnās viņš nenonāk, un ir visādas pazīmes par B grupas vitamīnu trūkumu. Viena no spilgtākajām ir nervu sistēmas traucējumi, jo B grupas vitamīni ir nepieciešami nervu impulsu pārvaldē, tad visai nervu sistēmai kopumā. Pie šādiem te deficītiem, kā B grupa, pilnīgi normāli ir veģetatīvās distonijas. To asins analīzēs redzi, ka B12 ir ļoti labā daudzumā un B pārējie un tā tālāk. Bet realitātē nervu sistēmai nekā nav, nulle, šūnā nenonāk, jo ir šis te gēna bojājums. Šādu testu Latvijā ir iespējams uztaisīt. Tas ir maksas tests, maksā 59 eiro. Es uzskatu,
ka šāds tests būtu jāuztaisa katram cilvēkam piedzimstot. Nu jau tagad es esmu gudra, man bērniņš piedzimst, tas būs pirmais, ko es izdarīšu, nevis bāzties virsū ar dažādām manipulācijām, bet reāli notestēt, vai bērns vispār panes sintētiku, ķīmiju, un vēl par MTHFR gēnu bojājumu runājot, tad šiem cilvēkiem ir izteikta blaknes no medikamentiem, viņiem ir dažādas reakcijas no ķīmijas ēdienā, no ķīmijas kosmētikā, reibst galva, alerģiskas reakcijas, nieze, veļas pulveri neder, viņi ir īpaši jutīgi. Un es to saucu par kanāriju putniņiem, kuri būtībā ir kā signāls visai cilvēcei, ka mums ir jāpievērš uzmanība, ka mūsu dzīvesveids ir kļuvis ārkārtīgi toksisks. Un arī mūsu ārstēšana nereti ir kļuvusi ārkārtīgi toksiska dēļ medikamentiem, to sastāviem, to blaknēm, kas var būt dēļ vielām, kas tiek izmantotas, lai vispār ražotu šos ķīmiskos medikamentus, jo pamatā palasot sastāvus, lielākā daļa medikamentu, kas šobrīd tiek izmantot medicīnā, ir ar ķīmisku sastāvu. Mana izvēle šobrīd ir pēc iespējas mazāk ķīmijas manā dzīvē, bet, piemēram, ja es nonāku slimnīcā, es ar savu MTHFR gēnu bojājumu, pēc protokoliem dabūju to, ko visi. Man nav izvēles, man nevar būt nekādas diskusijas slimnīcā par to, ka šis vai tas man nedara, es to negribētu, iedodot man alternatīvu. Nereti pat ir tā, ka cilvēki alternatīvu nemaz, mediķi alternatīvu nemaz nevar piedāvāt, jo vadlīnijās ir tas, kas tur ir. Vai, par piemēru, ja tu gribi labākas zāles, tad viņas ir dārgākas, viņas ir jāmaksā no savas kabatas un tā tālāk, tralalā. Mēs ārstējam sekas, nevis cēloni, par šo tā tad arī gribu parunāt. Par piemēru, galvas sāpes. Bieži vien tiek izrakstīti pretsāpju medikamenti. Pati saskāros pirms jau stabiliem 5 gadiem. Tas bija sakarā ar tieši galvas sāpēm. Agrāk man bija ļoti hroniskas galvas sāpes, neciešamas, bet nebija traģiski. Varēja izturēt, parasti tur vakarā sāka sāpēt galva. Pa nakti jūti, ka viņa ir duli, no rīta piecelos vēl tāda nekāda, un it kā nākamajā dienā jau daudz maz ir ok. Bieži pat es varēju iztikt bez pretsāpju medikamentiem. Pirms 5 gadiem jau bija tā, kad es īsti vairs nevarēju iztikt. Bija pat epizode, ka man bija jāsauc ātrā palīdzība, jo man likās, ka man izsprāgs acis ārā, sevišķi pieliecoties, kas bija saistīts ar spiedienu visticamāk. Un toreiz arī ātri atbrauca nomērīja, un spiediens bija paaugstināts, laikam klasiski viņš ir zems. Un tad man bija izmeklējumi. Es nonācu, aizmirsu, kā to ārstu sauc, neirologs, laikam, neirologa Bauskā Landorfs kabinetā, daži jautājumi, tur, apskata kā apskata, es neteiktu, ka bija baigie izmeklējumi, nebija nekāda tur nosūtījumi, nekas tam līdzīgs tur baigi nesekoja. Man pat vienīgi, laikam, es uztaisīju rentgenu toreiz, jo man bija viens plecs nobīdījies zemāk nekā otrs, rentgenā neko neatrada. Paldies Dievam, osteopāts atrada, kad man ir izsists kaklas kriemelis šeit, un iespējams tas bija saistīts arī, bet es domāju, ka tur arī citi faktori. Ko izdarīja ārsts? Ārsts izrakstīja man migrēnas tabletes. Ārsts iedeva migrēnas diagnozi un izrakstīja 2 migrēnas tabletes, kad maksāja 11 eiro. Toreiz man, teikšu, godīgi naudas nebija, es gāju aptiekā, uzzināju, cik maksā. Pateicu, ka es neņemšu, aizgāju projām. Domāju, nekas sāksies, tad arī domāšu un risināšu. Un, diemžēl, lielākā daļa cilvēku tā arī dzīvo. Kad sāksies problēma, tad es risināšu, bet preventīvi mēs neko nedaram. Tad ārstēt sekas, nevis cēloni, nozīmē izrakstīt pretsāpju tabletes un nemeklēt dziļāk. Jo vienā izmeklējumā pie neirologa nevar atrast cēloni. Ja viņi nemeklē pirmām kārtām, tāpēc, ka vadlīnijas paredz to, ja tev ir problēma, tev ir konkrēts protokols un tev izraksta konkrēts medikamentus un viss. Kā es atrisināju šo problēmu, būtībā risinājums atnāca manā dzīvē pats no sevis, jo tad, kad tu uzdod jautājumu, kas, kāpēc un ko un kā, tad tev atnāk atbildes. Kamēr tu jautājumus neuzdod, atbildes tev vienkārši nenāk, jo tu viņas arī nemeklē, līdz ar to arī neredzi, pat ja viņas ir deguna priekšā. Risinājums atnāca caur uzturu bagātinātājiem, starp citu, sāku īpaši pievērst uzmanību, kāda man ir uzturvielu deficīti, sāku pievērst uzmanību, kādu ūdeni es dzeru, cik viņš ir kvalitatīvs, vai tur ir minerālvielas. Un es pamanīju to, kad uzsākot dzert mineralizētu ūdeni ikdienā, pirms tam es dzēru krānu ūdeni, uzsākot dzert tātad minerālvielām bagātu ūdeni, es pamanīju, ka man pirmkārt pazuda reiboņi, kas man tajā laikā bija nedēļas laikā, un pēc 2 mēnešiem es attapos, ka man vairs nav sāpējusi galva. Tā pat parasti nav sāpējusi galva. Nu jau apmēram ir pilni 5 gadi. Man nav atkārtojusies neviena tāda epizode kā migrēnas, kad toreiz es saucu ātro palīdzību, bet tas ir pateicoties tam, kad es esmu ierakusies veselības tēmā caur profilaksi tik dziļi, kad dziļāk, man liekas, jau vairs nav kur, bet vienmēr jau mēs varam vēl kaut ko dziļāk un dziļāk.
Jā, diagnoze nevis cilvēks. Tas ir tas pats, kas ārstēm sekas nevis cēloni, manuprāt. Var sakot, netiek skatīts cilvēks kopumā, netiek uzdot jautājumi. Ārsta kabinetā ir pārāk maz laika normālai sarunai. Mēs nepievēršam uzmanību, kas notiek ar cilvēku, kā viņš guļ, kā viņš ēd. Bieži vien ir komentāri no ārsta, jums vajadzētu notievēt, bet tāpat laikā ārsts pats sēž, kuram vajadzētu notievēt. Un tas ir, manuprāt, ļoti nekorekti. Šādas replikas klientiem, pacientiem izteikt, ja tu pats netiec ar sevi galā. Varbūt tas ir no manas puses izklausās nosodoši, bet es uzskatu, ka jebkuram veselības speciālistam pirmām kārtām ir jārāda ar savu piemēru. Vismaz jācenšās iedvesmot ar savu piemēru, jā, tev varbūt liekais svars, jā, tev varbūt insulīna rezistents, un tu nevari notievēt vairs tik ātri, kā gribētos, ja nebūs tā, ka ievērosi diētu, aizies uz sporta zāli, un tu tagad būsi ļoti tievs. Bet ar savām ikdienas darbībām, ar padomiem, ko tu pats dari, jo tu esi, ja varbūt arī iestrēdzis, ja tu vari iedvesmot citus cilvēkus, nevis turpināt savu nevislīgo dzīvesveidu, turpināt ārsta kabinetā dalīt konfliktus pa labi, pa kreisi, kas jau ir viens no sliktiem ieradumiem. Kur mani bērni vienkārši ārsta vizīti gaida dēļ konfliktēm, jo tur pat 2 reizes iedo šīs konfliktes, kas man nepatīk, un arī savas replikas esmu izteikusi, ka nevajadzētu tā kā, jā, bet tas netiek sadzirdēts, tas taču, tu retu reizi jau var, jā, tātad saldums kā atalgojums, slikts ieradums kā atalgojums, ja tu atnāks pie doktora, tu vari sevi atalgot ar kaut ko sliktu. Labi, tā ir tēma ārpus. Bet diagnoze nevis cilvēks, tas nozīmē tā, ka cilvēks jūtās slikti, viņš aiziet pie ārsta, tiek uztaisītas analīzes. Analīzes ir normālas bieži vien, jo nevienmēr analīzes parāda reālo situāciju, kas notiekās. Un tam apakšā ir ļoti daudz faktori, kurus pēc vadlīnijām ar protokoliem nevarēs izārstēt, jo protokoli neparedz preventīvu dzīvesveidu, preventīvu pieeju un profilaktisku dzīvesveidu, profilaktisku pieeju. Tātad tas, kas cilvēkam ir šādā gadījumā vajadzīgs, ir izanalizēt dzīvesveidu, miegs, uzturs, ūdens dzeršana, organisma attīrīšana, uzturvielu deficītu novēršana, stresa menedžments un tā tālāk, jo veselība nesākas slimnīcā, veselība sākas tavā gultā, veselība sākas uz tava šķīvja, veselība sākas tavā ikdienā, nevis kaut kur pēc tam, kad jau tu esi paklupis, nokritis ar insultu, infarktu, un tad tur nu sāksies veselība. Ja bieži man ir tādi cilvēki, kas ir sagaidījuši 2-3 insultus, un tad vēršās pie manis ar tekstu, ka Elīna, es negribu 3, ko man darīt, man kaut kas ir jāmaina. Ļoti skumji, kad jau pēc pirmā insulta no ārstu puses nenāk šie te padomi par prevenciju, par profilaksi, tik vien kā atkal tiek risināti simptomi, izrakstot asinsšķidrinošos preparātus, kam nav nekāda sakara ar profilaksi. Tas ir atkal nomākt simptomus un darīt to pēdējo, ko cilvēkam vispār vajadzētu. Pēc laikā cilvēkam ir jāsakārto atkal uzturs stress, ūdens jāsāk dzert, jāmācās dzert ūdens, viss, kas biezina asinis, visi tie faktori ir jāizvāc, un stress te ir arī ārkārtīgi nozīmīgs, pārslodze, negulēšana un tā tālāk. Tas jau noved pie tām veselības problēmām, nevis tas, ka tev trūkst asinsšķidrinošie preparāti, tam nav nekāda sakara ar tavu veselību. Nu, lūk. Vēl viena joma - uzticība, kas šausmīgi šobrīd klibo, tieši dēļ, manuprāt, dažādiem gadījumiem. Pirmkārt, ka tu neesi sadzirdēts. Ļoti izteikti tas ir cilvēkiem, kuri izvēlas profilaktisko pieeju, kuri nevēlas lietot medikamentus, viņi tiek nosodīti, viņi tiek lamāti, viņi tiek mesti ārā no kabineta. Es to saku no personīgās, nevis no personīgās pieredzes, bet no manu klientu pieredzes, kuri reāli ir saskārušies ar tādām situācijām, kad izmainot dzīvesveidu, viņiem normalizējas asinsspiediens, normalizējas krītās holesterīns, un viņi pasaka, ka viņi nelietos medikamentus. Kā rezultātā viņi saņem nosodošu attieksmi no medicīnas darbiniekiem par to, kad jūs esat ierakstījuši melnajā sarakstā, vairs es jums nedošu nosūtījumus, var sakot, tiek izteikti draudi, nepamatoti draudi, par ko īstenībā varētu vērsties, man liekas, kaut kādās instancēs, un pieprasīt atbildību par šādiem te izteikumiem. Bet, kā mēs zinām, atbildība mums arī klibo medicīnā, līdz ar to tu neko nevar pieprasīt, jo neko jau nevar pierādīt. Ja tu neesi ar diktafonu iegājis ārsta kabinetā un savācis lietiskos pierādījumus, jo arī nesen bija tāda situācija, pazīstama sieviete pateica, ka ir bijusi ikgadējā apskatē ar bērniem, kaut kas tur tā kā īsti nesalikās, viedokļi atšķīrās, jo tur ir arī alternatīvā pieeja. Veselībā ārsts savukārt ir ar klasiskām vadlīnijām, un rezultātā ir izcēlēs vārdu apmaiņa. Ārsts ir izdarījis, ko ārsts ir uzrakstījis sūdzību
kad ir grūstīta, ir kliegts uz viņas un grūstīta, fiziski ietekmēta, kas neatbilst patiesībai. Māsiņa ir piebalsojusi, kad jā, viss tā bija, es tur dzirdēju, kaut kas krita, kaut kas būkšķēja. Rezultātā cilvēks par to, kad ir izteicis savu viedokli, varbūt mazliet skaļāk nekā parasti, ir saņēmis 250 eiro sodu. Pa kādu uzticību medpersonālam mēs varam runāt, ja mums nesakrīt viedokļi, pret mums ir bez mazvai represijas tiek veiktas. Mēs tiekam iespēdoti ar vārdiem, ar draudiem, arī par to pašu pošu sakarā, ja jūs nepotēsiet savus bērnus, jums tur visi nomis un tā tālāk, jūs būsiet vainīgi, jūs sēdēsiet cietumā. Tās ir manipulācijas ar vārdiem, kas nebalstās uz nekādiem pētījumiem un pierādījumiem, jo mirst kā vieni tā otri. Mirst dažādu iemeslu dēļ, un mēs jau neviens neesam redzējuši īstu reālu statistiku, cik tad patiesībā ir, un šobrīd arī sekojot, kas notiek pasaulē vispār un par ko tiek runāts alternatīvajā pusē, ir atklājušies pētījumi, kas apliecina pretējo, ka patiesībā nepotētie ir daudz veselāki nekā potētie. Labi, tā nav šodienas tēma, bet ir vērts painteresēties, paskatīties šajā virzienā. No katrā ziņā mana pieredze ir tāda, darot šo lietu 8 gadus nonstopā pēc kalendāra vecākajiem bērnam, viņš visu laiku kroniski bija slims. Tad, kad mēs to visu pārtraucām, parakstījām papīrus, ka mēs tā kā negribam, pārgājām uz preventīvo, atteicāmies no medikamentu lietošanas, vairāk mums ir uzturbagātinātāji mūsu ikdienā. Ir arī izcelsmes augu ekstrakti, kas ir kā dabīgi antibiotiķi. Esam mēs tikuši galā ne tikai ar klepiem, alerģiskām reakcijām, bet esam tikuši galā arī ar tūsku degunā, esam tikuši galā arī ar, piemēram, ādas infekciju, impetigo, ko izraisa stafilokoks bez antibiotikām. Kamēr mūsu radinieki lietoja antibiotikas, mēs tajā pašā periodā izārstējāmies bez antibiotikām. Tā ir manas ģimenes reāla pieredze, to var izdarīt, ja. Un nevajag visiem iestāstīt, ka tas ir vienīgais pareizais variants. Tāpat arī, piemēram, gripa, ja. Pagājušajā gadu rudenī vecākajam dēlam pieķērās gripa, 3 dienas gāja ļoti smagi. Nebija spēka, nevarēja ūdenglāzi pacelt, bija pilnīgi nekāds, bet mēs ar savu pieeju panācām to, ka būtībā pēc nedēļas viņam viss bija kārtībā, viņš bija vesels, un mums doktori toreiz rakstīja, ka bez gripas preparātiem tur 4 nedēļas kā minimums. Mums tā bija nedēļa bez gripas preparātiem, un priekš manis tas ir rekords, un man ir ļoti daudz tādu pieredzi stāsti manā ģimenē, ka ļoti daudz var izdarīt profilaktiski, bet es vienmēr turu roku uz pulsa, es sekoju līdzi. 3 dienas. Ja pēc 3 dienām nepaliek labāk, protams, es meklēšu palīdzību, es iesaistīšu arī medicīnas darbiniekus un, ja vajadzēs ātro palīdzību tā tālāk, jo medicīnu es nenoliedzu kā tādu, bet tur ir ļoti daudz caurumi, kas ir jāizlāpa, un pirmām kārtām vispirms ir jāuzņemas atbildība mums pašiem, arī jebkurā saslimšanas gadījumā, jebkurā tur problēmā, kas mums ir, vispirms ir jāuzņemas atbildība pašam, pēc tam, kad tu netiec galā, tad mēs meklējam palīdzību ārpusē. Un uzticība, jā. Dažādi gadījumi, tas pats arī, kad tā pati lumbala punkcija, to meitini, ko es minēju tiešraides sākumā, ja, kad cilvēks ir palicis ratiņkrēslā, vienu gadījumu dzirdi, otru gadījumu dzirdi, trešo gadījumu dzirdi, ceturto, un tu saproti, ka tu negribi nonākt slimnīcā, jo tu nekad nezini, kā tur viss beigsies, diemžēl, bet tu nezini. Vai arī par piemēru, kad vēl viens gadījums arī, ko kāds cilvēks man pastāstīja, cilvēkam sāp galva hroniski, un ārsts visu laiku gadiem izraksta medikamentus, un tad, kad jau paliek pavisam slikti, ārsts tiek nomainīts un atklājās, ka ir audzējis galvā. Tadā! Pārsteigums. Ja mēs meklētu cēloni, mēs iespējams ātrāk diagnosticētu problēmas un ātrāk varētu viņus novērst, tad nereti ir tā, ka viss tiek novilkts līdz pēdējam momentam, tik tālu, tad jau tev aizsūta mājās uz paliatīvo. Piemēram, mans tētis. Viņš negāja. Viņš pats negāja pie ārstiem, viņš negribēja nekādus izmeklējumus, viņš domāja, ka viņam viss būs lieliski, tur bija gan neveselīgs ļoti dzīvesveids un alkohols un tā tālāk. Cilvēks foršs, bet dziļi nelaimīgs. Mēs kādreiz visi mēdzam tā pazaudēties. Un rezultātā tad, kad jau uzblīda kāja, sāpes sākās mugurā, uzblīda kāja, tur jau vairs nebija variantu, aizveda uz slimnīcu, sadzina pilnu ar zālēm, pēkšņi atteicās aizkuņģa dziedzeris, jo neizturēja organisms šo medikamentu apjomu. Cilvēks, kas nekad neiet uz slimnīcu un nekad nelieto medikamentus, pēkšņi viņš dabūna lielu apjomu medikamentu iekšās. Un tur bija vienos vārtos, tur ne medicīnas vaina nekā, bet atteicās aizkuņģa dziedzeris, mājās atsūtīja ar temperatūru, var sakot, problēmu pieblīdusī kāja aizvāca, bet mājās atsūtīja ar citu problēmu. Un atsūtīja mājās nomirt ar diagnozi aizkuņģa dziedzera vēzis, 4. stadija, ļoti īsts termiņš, tur arī reāli bija īsts termiņš.
Bet dzīvesveids un viss kopumā, visa viņa dzīves filozofija bija tāda, kas neizbrīna, kāpēc šāda diagnoze. Vai man ir bail par šo diagnozi? Šobrīd nē, tāpēc es ļoti daudz daru profilaktiski, preventīvi, man ir sakārtots uzturs, es cītīgi skaloju organismu katru dienu, mans rīts sākas ar glāzi ūdens, nevis ar kafiju, un sviestmaizēm, ēdu salīdzinoši vēlu, jo manam organismam patīk, kad enerģija ir tieši no rīta, tu vari iziet pastaigāt, tu vari iziet paskriet, es skrienu, es vingroju, es nemoku arī sevi par daudz, es cenšos ieklausīties savā ķermenī un darbs ar galvu. Pozitīvā domāšana, tāda cilvēks, kāda es biju pirms apmēram 5 gadiem, čīkstule, viss ir slikti, valdība visu dara slikti un tā tālāk, ja. Pret to, kas es esmu tagad, kad ir jāmeklē risinājums, ir jāuzņemās atbildība pašam, tas ir tie divi dažādi cilvēki. Un ar sevi ir ļoti jāstrādā. Sevišķi, ja tur ir, piemēram, rados ir onkoloģija, un tev ir baila par šo visu, ja. Pirmām kārtām jāizveic ar bailes, otrām kārtām jāstrādā dziļi mentāli ar to visu ir, jo onkoloģija parasti ir pirmkārt par sevis nepieņemšanu, pa sieviešu līniju tas ir es kā sieviete, kāpēc sievietēm bieži vien ir problēmas, un mēs redzam arī to, ar ko es pats strādāju, kad sievietes iet kā tanki, sievietes iet kā veči, sievietes var visu, sievietes aizmirst par sievišķību, līdz ar to neapasiņojas iegurnis, sākās dažādas veselības problēmas pa sieviešu līniju, dzemde, olnīcas un tā tālāk, kas aiziet jau beigās pa visu organismu. Un patiesībā mēs arī šajā sakarā varam izdarīt ļoti, ļoti daudz. Ļoti daudz var izdarīt. Galvenais ir zināt. Manā redzeslokā ir nonākušas fenomenālas dokumentālās filmas par šo tēmu. Un jo vairāk tu izproti šo problēmu, jo vairāk tu saproti, ka no viņas nav jābaidās. Birokrātija. Vēl viens punkts, ko es gribu šodien pieminēt. Kāpēc birokrātija? Jo es esmu arī atkal, es esmu ļoti daudz dzirdējis no saviem klientiem. Pati, paldies Dievam, es nestaigāju pa ārstu kabinetiem entās reizes, bet man ir bijušas, piemēram, tādas situācijas, kad cilvēks pie manis vēršas ar tekstu, kad es tā kā gribētu attīrīt organismu, bet es vēl aizdešu tur pie dažādiem speciālistiem. Paiet kaut kāds pusgads, cilvēks atkal pie manis vēršas, es tur iztaigāju šitādu kabinetu, tādu kabinetu, vēl kaut kādu kabinetu, tur 50, tur 70, tur vēl kaut kas, jo vai nu tu ej pa maksu, vai nu tu gaidi nenormālas rindas. Tas, ko es tieši sākumā minēju, kad mums problēma ir naudas trūkums un problēma ir garās rindas. Tāpat laikā fenomenāli, bet garās rindas ir uz bezmaksas valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, bet tur, kur jāmaksā par naudu, tu vari dabūt kaut vai rītā. Ne visur, bet bieži ir šādas situācijas. Man pašai bija, kad es meklēju magnētisko rezonanci, termiņš bija 9 mēneši, bet ja es maksātu, es dabūtu nākamajā nedēļā. 127 eiro maksāt negribējās, atmetu ar roku. Beigās risinājums atradās pats. Galva pārstāja sāpēt, tāpēc, ka sāku darīt konkrētas lietas, kas man atnes arī rezultātu. Plus vēl izsistais kaklas kriemelis pie osteopāta tika salikts vietā un kroniskās galvas sāpes izzuda, migrēna neatgriezās un viss kārtībā. Bet daudz jau nemeklē ārpus ārsta kabinetiem. Daudz staigā tikai pārsta kabinetiem, 1, 2, 3, 4. Paiet pusgads, cilvēks atkal atgriežas pie manis, un ko mēs secinām, ka rezultāts ir 0, apaļa 0. Ir izstaigāti kaut kādi 7 ārstu kabineti dažādi par problēmu, kas realitātē ir zarnu traktā, bet izpaužās mutē. Tur stomatologs, tur dermatologs vēl, tur gastroenterologs, tur tik daudz speciālisti vienkārši beigās tika nosaukti. Un naudas izteiksmē tas pārsniedza izmaksas, kas būtu, ja mēs uzsāktu organismu attīrīšanu un apmēram 3-4 mēnešos jau iegūtu pirmos rezultātus, kamēr pusgada laikā 0 rezultāti. Ok, bet cilvēkiem ir nepieciešama sava pieredze. Vēl viens gadījums, jauna meitene, lai man piedod šie cilvēki, bet es anonīmi stāstu no šīs pieredzes. Sadarbība mums neveidojās, jo cilvēks ļoti uzticās medicīnai, un arī tas ir ok. Es biju pilnīgi ar zobiem un nagiem par zinātni visu savu dzīvi. 5 gadus atpakaļ viss dramatiski samainījās uz otru pusi, kad man atnāca atklāsme, ka viss, ko es daru, nedod nekādu rezultātu, un mans bērns paliek ar katru gadu slimāks un slimāks un slimāks, un manas pašas psoriāzes ārstēšana rada mani atkarīgu no kortikosteroīdu smērēm, rezultāts ir apaļa 0. Šobrīd šis ir mans labākais rezultāts bez medikamentiem. Itālijā ļoti strauji uzlabojās, par ziemu man atkal bija sāsinājums, medikamentus nelietoju 3 gadus apmēram, bet tik labi kā šobrīd man nebija, lietojot kortikosteroīdu smēras 18 gadu garumā. Toties, kas man bija? Man bija blaknes no medikamentiem apmēram 21 gada vecumā, kad man
sākās hormonāls disbalans, kā rezultātā es, meitene, kas nekad mūžā nebija dzemdējusi, dabūju dzemdes tīrīšanu. Un tas bija tajā laikā, kad es lietoju medikamentus, kuri, paldies Dievam, pazuda pēc dažiem mēnešiem, un es vairs viņus nevarēju nopirkt, un mani vienkārši no augšas vienmēr kaut kas pasargā. Šie medikamenti pazuda, jo es savā stulbumā būtu turpinājusi viņus lietot un atkal būtu atgriezusies ginekologa kabinetā, un atkal būtu atgriezusies, un nereti tā arī dzīvē mēs redzam, ka cilvēki atkal un atkal dara tās pašas lietas, atkal un atkal vēršas medicīnā, un atkal viņi risina, un atkal viņi risina, kaut ko izgriež. Šī jaunā meitene, ko es pieminēju, pa sieviešu līniju problēmas, ļoti daudz izmeklējumi, operācijas, viņa teica vairāk kā 2000, jau ir izmaksāta, operācija bija 2000, bet kopumā ar visiem speciālistiem, entie tūkstoši jau samaksāti pa vairākiem gadiem. Risinājums ir 0, jo problēma, kas tika risināta, joprojām ir tāda pati. 8 gadu garumā šī problēma nav atrisināta, kas jaunai meitenei, manuprāt, priekš manis šķiet šokējoši. Un es jau sen būtu sākus uzdot jautājumus, vai nevajag kaut ko savādāk darīt. Un jautājums tika uzdots, bet līdz galam netika noticēts. Jo iespējams, ka jāiziet vēl kaut kādai pieredzei cauri, iespējams jāizgriež dzemde, iespējams jāizgriež olnīcas, iespējams, ka nevajag dzemdēt bērnus. Izklausās skarbi no manas puses, bet ja mēs neuzdodam šo jautājumu tā dziļi un patiesi sev, ko es gribu, kā es gribu, vai es gribu tiešām atrast risinājumu, vai es gribu turpināt ņemties šādi, kamēr es neuzdodu šo jautājumu pats sev, bet paļaujos uz apkārtējiem viedokļiem un spiedienu. Es ap citu pie manis atsūtīju mammu, kas jau liecina par to, ka jau visums jau par tevi domā, un jau tavi mīļie par tevi domā, un tevi sūta kaut kur citur un meklē citas atbildes. Jā, es esmu tik daudz pieredzes stāstus dzirdējusi, gan negatīvus, gan pozitīvus, un profilaksi, kas liek izgriezt orgānus, kas mani šausmina, teikšu godīgi, kad, bēdīgi, uz kurien mēs virzamies tātad par birokrātiju. Lai nonāktu tur, tev ir nepieciešams tāds papīrīts, lai izdarītu to, tev ir nepieciešams vēl kaut kāds papīrīts un tā tālāk. Par piemēru, man bērniņam vienam ir runas aizture. Bišķiņi ir dzemdības notika ļoti strauji. Viņš tika iespiests dzemdību ceļos, manuprāt, bija bišķīt neprofesionāli mediķi, jo es dzemdēju tikai 8 minūtes, man uztaisīja lielu stresu, lika spiest, tad, kad nebija kontrakcijas, rezultātā man asinis izspiedās acābolos, un šeit krūšu daļā bija tādi kā sarkani punktiņi. Bērni nedrīkst spiest ārā, kad nav kontrakcijas, bet man to lika darīt, un viņš iestrēga man dzemdību ceļos, tās bija tādas sekundes, vienkārši tādas mokošas sekundes, kas vilkās mūžību, man likās, un rezultātā bērnam sākās aizturētās elpas sindroms. Šobrīd ir valodiņas traucējumi, visi šitie neiet tik labi, kā gribētos, un nepieciešams ir logopēds, lai ikdienā strādā. Lai logopēds ikdienā varētu strādāt ar bērniņu, kam nepieciešama ir palīdzība, viņš ir jāizsūta pentajiem ārstu kabinetiem. Lai dabūtu pentajiem ārstu kabinetiem, tur vispirms pie ģimenes ārsta, tur nosūtījums, tur tā un tā, tad ir jāizstaigā rindas, jo man jau negribās maksāt. Mēs čik pa laikam vedam bērnus uz kaut kādām profilaktiskajām pārbaudēm, un forši ir, kad, ja tev ir 5 bērni, ka tu vari viņus vienkārši pa valsts apmaksātajām naudām aizvest, nevis no savas kabinetes visu vienmēr maksāt. Mēs jau tā par osteopātu katru reizi 50 eiro katram esam maksājuši, jo no valsts apmaksātajām fizioterapijām nulle efekts ir bijis. Un 10 reizes vadāt, ja tu vari samaksāt 50 eiro un aizvest vienu reizi un jau atrisināt problēmu pie daudz labāka speciālista. Bet reizēm pakalpojumi ir ļoti vērtīgi un noderīgi, kā piemēram acu ārsts, ko mēs apmeklējam reizi gadā visi. Un forši, ka viņi var izdarīt pa velti. Jo it kā Latvijā tiek pozicionēts, ka ir bērnu bezmaksas medicīna, bet tāpēc laikā, lai mēs varētu dabūt bērnu pie zobārsta, mums ir jāgaida 2, 3, 4 mēneši pie rindā. Tāpēc, kad viņai jāpaņem arī ir maksas klienti pa vidam. Un tās kvotas ir tik, cik viņas ir. Problēmu rada pa liela nevis rindas un pacientu daudzumu, bet problēma rada naudas trūkums, jo valsts negrib maksāt pietiekami pienācīgas summas speciālistiem. Līdz ar to viņi var paņemt tik, cik viņi var. Tīri no biznesa viedokļa arī skatās, lūk. Un birokrātija, tātad papīra galā, tur tāda sēde, tur tāda komisija, tur tas, tur šitas, tur vēl kaut kas, beigās tas riktīgi ievelkās. Ātri to izdarīt nevar, ja tu esi nokavējis kaut kādas termiņus, tu esi palaidis garām. Un pa tiem papīriem, ārsta kabinetā atceros, kad palaida e-veselību, jēziņ, ka negājuši tā sistēma, un tur tās receptes vajadzēja izrakstīt sistēmā. Daktara sēdēja tāda
dziļi nelaimīga, kad atkal neiet tur kompis, neviens jau nebija nodrošinājis viņiem normālus datorus un interneta ātrumu un tā tālāk sākumā. Sistēma kārās visu laiku nonstopā, tad tu aizēji uz aptieku, izrādās, ka tur kaut kas nav aizgājis līdz galam, tad te jāpakaļ un tā tālāk un tā tālāk. Un tie papīri uz papīriem, čupas uz čupām, šobrīd ir tā, ka man ir daktere, māsiņa un māsiņas palīdze. Viņas jau ir divas, cik tā birokrātija ir liela, ka dakteris viens pats netiek galā ar to visu. Jo ir medicīniskās kartiņas, e-veselība, vai vēl viņi joprojām raksta kartiņā, joprojām raksta e-veselībā, jo kas notiks, ka pazudīs internets, kad izdzēsīsies visas datubāzes, nekā jau vairs nebūs. Nebūs medicīniskās kartiņas, kur ieskatīties. Nu, lūk, un manuprāt, šie papīri pa daudz, ka ļoti maz laika tiek veltīts cilvēkiem, ļoti daudz laika tiek veltīts papīriem, un katram ģimenes ārstam šobrīd ir nepieciešami 2 asistenti, varbūt kādam pat arī 3. un 4., lai vispār tiktu galā ar šo papīru apjomu, kas realitātē ir. Vēl viens ļoti liels mīnus, kas ir veselības aprūpē, ir vāja kronisko slimību uzraudzība. Viņas vispār nav, es teiktu, nekādas nav. Cilvēkiem ir kroniskas skaitas, piemēram, spiediens, piemēram, holesterīns un tā tālāk. Rezultātā viņiem tiek visu laiku izrakstīti medikamenti, bet tāda normāla kontrole patiesībā viņa ir ļoti, ļoti vāja. Labāk par analīzēm ik pa laikam nekā tur nav. Un arī analīzes tiek uztaisītas tāpēc, lai saprastu, kādus medikamentus izrakstīt, kādas devas izrakstīt un tā tālāk. Nevis, lai ieteiktu cilvēkam, kā profilaktiski kaut ko salabot, kā no savas puses cilvēks var izdarīt, lai uzlabotu šo te hronisko veselības stāvokli, jo patiesībā ļoti daudz var izdarīt ar dzīvesveidu. Pat no diabēta var nokāpt, reāli var nokāpt no 2. tipa diabēta, izmainot dzīvesveidu, protams, ne jau tur 1-2 mēnešos, bet reāli pilnībā sakārtojot dzīvesveidu. Tas ir uzturs, tas ir ūdens dzeršana, skaloties, tas ir uzturvielu deficītu novēršana, tas ir organisma attīrīšana, tas ir fiziskās aktivitātes, muskuļmasa ļoti veselīga, starp citu, ir jebkuram. Tas ir pozitīvā domāšana, tas ir atpūta, stresa menedžments, to visu var izdarīt, to visu reāli var izdarīt. Un, ja es to esmu varējis izdarīt, es neteikšu par diabētu, man nebija diabēts, bet ja es esmu varējusi no tāda dziļi nelaimīga aptaukošās cilvēka, kuram likās, ka es jau neko nevaru izdarīt, kā es vispār tikšu galā, ko es vispār darīšu un tā tālāk, kas bija pirms 8 gadiem. Tu iesāc vienu vingrojumu kompleksu nedēļu, tu vairs nevari, tu jau atmet ar roku, tu iesāc ēst veselīgi, atkal tu sevi atrodi pie cepuma bļodas, tu apsoli sev, kad tu vairs nogalē nepirksi čipšus, atkal tu pēc tam esi ar pilnu maisu un var sakot visu laiku kaut kāds atrošanās, un tu jūties tāds bezspēcīgs un nevarīgs un liekas, ka tu neko nevari ietekmēt, bet beigās izrādās, ka tomēr ļoti daudz ko var ietekmēt. Galvenais ir atrast pareizos domu biedrus, atrast pareizos instrumentus, kas tevi motivē, iedvesmo un līdz rezultātam var nonākt jebkurš. Nu, lūk. Un šeit pie hroniskajām veselības problēmām tieši vislielākā loma ir veselīgam dzīvesveidam un profilaksei. Tas ir tas, ko ārsta kabinetā diemžēl nevar atrast, ko daudz cilvēku nesaprot. Ja tas ir tas, par ko es runāju sociālajos tīklos ikdienā, ka pievērš uzmanību tam, kā strādā tava gremošana, pirms tu nonāc diagnozēs kaut kādās un pie gastroenterologa kabinetā, pievērš uzmanību sajūtām, pievērš uzmanību, vai tev ir vai nav enerģija, pievērš uzmanību visam, kas ar tevi notiek, un sāc rīkoties pirms tu nonāc tiešām ārsta kabinetā. Un tā jau ir tā vislabākā profilakse. Pievērst uzmanību pirms tev ir riktīgi slikti un darīt darbības, kas tev palīdz justies labāk. Es esmu zaudējusi 15 kg, es esmu zaudējusi galvas sāpes, es esmu zaudējusi ādas problēmas, man kādreiz bija zoda līnijā izteikti pumpas sāpīgas, es nesauktu to par akni, jo es nebiju pie speciālistiem un man šo diagnozi neuzkabināja, bet apmēram uz to pusi vilka. Man bija ļoti izteikta izplatība psoriāzes pa visurieni. Es varu parādīt savas, nezinu, vai var redzēt savas kājas, kuras es varu parādīt šogad saulītē, jo man ir pilnīgi tīras kājas. Pirms 5 gadiem, pirms es uzsāku organismu attīrīšanu, man bija arī vasarā pleķi pa kājām. Man bija ļoti sarkani elkoņi, kas jau ir labi izbalējuši. Man bija daudz sliktāk nekā ir šobrīd, ja, es neesmu izārstējusi psoriāzi, jo psoriāzi skaitās neārstējama slimība, bet es zinu, kā viņu uzturēt profilaktiski, nelietojot medikamentus, lai tev būtu daudz maz normāla dzīves kvalitāte. Un man šobrīd ir normāla dzīves kvalitāte, jo es atceros tos laikus, kad tu uzvelc pieguļošas bikses, džinsus, tev plaisā āda, tu novelc bikses, to vienkārši viss ir asinīs. Jo ir tik dziļi sauss un sāpīgs viss ar visām smērēm.
Un atceros, man solīja ārsti katru gadu pēc grūtniecības paliks labāk, ir tādi gadījumi, kad paliek stāvoklī, tad tāps var jāzapāriet, un tā tālāk man bija otrādāk. Man ar katra grūtniecība man bija smags sāsinājums. Es nevarēju saprast, vai tad es neesmu normāli un tā tālāk. Jā, bet patiesībā tas bija par dzīvesveidu, jo par dzīvesveidu, diemžēl, pirmo reizi par uzturu no ārsta puses es dzirdēju pēc 3. dzemdībām, kad mana meitiņa kliedza visu nakti. Es biju izmisumā, es nezināju, ko darīt, jo man tā bija pirmā pieredze. Pirms tam man bērni bija tik saguruši dzemdībās, ka viņi nogulēja visu nakti, un tad man atkal daktore pārmeta, kāpēc es bērniņu negrozot uz otru pusi, ka viņam tagad tur galvas ķīberi, es jau nezināju, ka to jādara, neviens jau nepateica. Un sakot, ar katru nākamo bērniņu nāk jauna pieredze, un ar 3. bērniņu es uzzināju to, ka nedrīkst izdzert saldināto lakto jogurtu puslitru veselu paku, jo tur ir ļoti daudz cukurs iekšā, un toreiz man māsiņa pateica, ka viena porcija būtu 140 ml, kas esot pārcentusies, un tāpēc bērniņš bļauj, jo to, ko bērniņš ēd, tas pats, ko mamma ir apēdusi pa lielam, tikai citā formā, un rezultātā tas pārmērīgais cukura daudzums arī rada šīs te kolikas bērnam, un viņš kliedz visu nakti. Un tad man salikās, kad ir jāsāk domāt bišķīt par to, ko es ēdu, un tas bija tas gads, tieši 2018. gads, kad es sāku pieņemt lēmumu, kad es gribētu notievēt, gribētu sakārtot uzturu, gribētu vismaz kaut ko mainīt, jo tas gads bija, kad man bija vislielākā ķermeņa masa, vissliktākais veselības stāvoklis, mentāli, fiziski, un man ļoti nepatika, pa kādu cilvēku esmu kļuvusi. Vienmēr īgna, vienmēr zāģē vīru, vienmēr viss ir slikti, es nespēju priecāties par dzīvi, es nespēju viņu baudīt. Šobrīd man patīk koki, man patīk lapas, man patīk saule, man patīk viss, kas ir man apkārt. Es mēdzu apstāties vienkārši un pabaudīt, cik te ir skaisti. Visapkārt kādā skaistā zemē mēs dzīvojam. Lūk, un mentālais stāvoklis uzlabojas tikai tad, kad uzlabojas zarnu trakta stāvoklis, jo tas ir ļoti cieši saistīts, ir tāda zarnu smadzeņu as. Un ja tev ir depresīvas domas, tad tev ir jāsakārto zarnu trakts, nevis jādzer antidepresanti. Tā. Jā, vēl viena lieta, par ko mēs varam pieminēt, un tad mēs beigsim. Nepietiek dažādu pieeju medicīnas sistēmā. Nav dažādu pieeju, es pat teiktu. Homeopāti tiek nolikti, uzturu speciālisti vispār nav nekādi ārsti, osteopāts tur arī baigi neiekļaujās tajā kategorijā, es tā saprotu. Vārdu sakot, tikai medicīna, ķirurģija, vadlīnijas un tā tālāk, bla, bla, bla. Bet patiesībā cilvēki šobrīd ir tādi, kuri nav muļķi. Viņi saprot, ka ir daudz kas vairāk nekā tikai medicīnas vadlīnijas. Viņi grib dažādas pieejas, viņi meklē. Diemžēl medicīnas sistēmā to atrast nevar, un viņi meklē ārpus. Un tad sākas taustīšanās tumsā, jo daudz cilvēku nemaz nezin, ko viņi meklē, viņi nezin, ko viņiem vajag. Un ir kā ir. Ja medicīnas sistēma būtu vienota, integrēta ar dažādām pieejām, oficiāli homeopātija, oficiāli nutricioloģija, ja būtu uztura bagātinātāji kā viena no terapijām, jo cilvēki ir, kas to meklē, kas apzināti, viņiem ir vienkārši pilni skāpīši ar uztura bagātinātājiem, bet viņi nezin, ko ar to darīt. Viņi grib kaut ko savādāk. Viņi pat jūt citreiz rezultātus, kad lietojot uztura bagātinātājus, viņi jūtās daudz labāk, bet pat nevar izskaidrot no kā, kas, ko, kā, kāpēc. Bet medicīnā nav šīs pieejas. Un, manuprāt, tas riktīgi iegriež pašai medicīnas sistēmai. Visvairāk jau tas iegriež cilvēkiem, ja godīgi, jo ņemot vērā, kas notiek šobrīd politikā, visādi interesantie lēmumi par tām pašām mājdzemdībām, ko es tur pašēroju, kad strauji pēdējā brīdī pirms jāņem tiek izziņoti grozījumi, kas tiks pieņemti 25. jūnijā, tikko nākamajā dienā pēc jāņem, dažiem jāņem pat ir 25. jūnijā. Šie grozījumi tiek izsludināti lielā steigā ar mājdzemdētājām, sievietēm, kas vēlas dzemdēt mājās, ļoti nedraudzīgiem noteikumiem. Jautājums tad paceļās, kur vārda brīvība, kur izvēles brīvība, uz ko mēs ejam. Tāpat arī, ja ārsts savā kabinetā tev stāsta, ka šis ir vienīgais variants, ja tu to nedarīsi, tad būs slikti. Tāpat onkoloģija. Jūs zināt, ka Latvijā ir alternatīvā onkoloģijas klīnika? Droši vien, ka nē. Jā, viņa ir maksas, jo tā ir privātā, bet tur ir varianti, tur ir opcijas. Vai jūs zinat, ka visas ķīmijas cilvēkiem neder? Kad ir testus iespējams veikt, lai saprastu, kura ķīmija labāk strādās un kura ķīmija vispār nedos nekādu rezultātu. Nevis bliest iekšā visu pēc kārtas, taustīties tumsā, bet reāli
skatīties uz cilvēku kā individualitāti, meklēt to, kas viņam ir vajadzīgs, meklēt to, kas labāk strādās konkrētajam cilvēkam, nevis taustīties tumsā, šitie medikamenti mums nepalīdzēja, tad mēs pamēģināsim nākamos, ja. Arī vakar bija, aizvakar meitene klienta rakstīja, ka, ārsts ir ieteicis antibiotikas, jo pagājuši gadu tika arī iedotas antibiotikas, it kā esot stafilokoks uz ādas, tāpēc ir tās ādas problēmas. Rezultātā, es saku, antibiotikas palīdzēja pagājuši gadu, cik baigi nepalīdzēja, pēc tam pēc kaut kāda laika problēma tā kā samazinājās pati, nevis pēc medikamentu lietošanas. Šogad ir pagājis gads, atkal doktori ar to pašu, vai pamēģināsim šitās antibiotikas, tāpēc, kad iepriekš pagājuši gadu mums tās nepalīdzēja. Man tas izklausās pēc tā, ka ārsts nezin, ko dara, pats nezin, kā palīdzēt pacientam, kas izklausās ļoti, ļoti bēdīgi patiesībā. Un cilvēki, kas neko nesaprot no veselības un nespēja uzņemties atbildību par savu veselību, gaida šo atbildību no medicīnas speciālistiem. Šāds cilvēks vienkārši akli klausās un dara to, ko viņam liek. Vai viņš nonāk pie rezultāta? Nē, tāpēc, ka tas jau velkās 5 gadus. Vai diagnoze? Nē, tāpēc, ka ārsti nezin, kas tas ir. Man cilvēki ar šādām situācijām dzīvo gadiem, kas parāda veselības nozares bezspēcīgo pusi, kad patiesībā medicīna nespēja palīdzēt, tāpēc, ka medicīna nerisina cēloni. Viss šodienas teiktais ir manas pārdomas, mans personīgais viedoklis, subjektīvais viedoklis, es teiktu. Latvijā ir vārda brīvība, Satversmes likuma, manuprāt, 100. pants, kas paredz to, ka tik vienam ir tiesības brīvi izpaust savu viedokli. Ja man video kaut kādu iemeslu dēļ akali skatīsies Rečekas žurnālisti, aicinu sazināties ar mani personīgi. Pirms tiek rakstīts kaut kas par šo, ko es šodien esmu teikusi, jo es nereti saskaros ar šīm problēmām, un saskaņot jebkuru publikāciju par mani kopā ar mani lūdzu. Jo ļoti daudz nepatiesības es redzu rakstos, kas citreiz tiek izpausti nesazinoties ar mani par maniem video. Cienīsim vārda brīvību Latvijā, cienīsim citu cilvēku viedokli. Es ticu, ka manam viedoklim ļoti daudz cilvēki nepiekrīt, un tas ir ok, jo katram cilvēkam drīz būs savs viedoklis, bet tas ir mans redzējums, ko vērojot pēdējā laikā dažādus speciālistus un arī ārstus, starp citu, kas atļaujās runāt, vērojot internetā, ko es esmu savilkusi kopā, sazīmējusi, kas trūkst šobrīd veselības sistēmā. Un ko es gribu pateikt, kas man ir palīdzējis sakārtot savu veselību, kas manam vīram ir palīdzējis atbrīvoties no hroniskām angīnām un kas manam bērnam ir palīdzējis vairs nedzīvot kopā ar bronhiālo astmu vidējā formā uz alerģijas pamata. Tas ir holistiska pieeja. Pirmkārt, atbildības uzņemšanās par savu veselību, un es attiecīgi par bērnu uzņemos atbildību. Otrakārt, meklēt, izzināt tēmas par veselību, jo tas ir ļoti elementāri. Pa lielam ļoti daudz ko var atrast internetā. Treškārt, var parjautāt man, kas mums vēl ir palīdzējis. Tā ir organisma attīrīšana ar uzturu bagātinātāju protokoliem. Visiem varbūt tas nestrādā, visiem tas nepalīdz. Manā praksē pa 5 gadiem ir bijuši apmēram 2 gadījumi, ka cilvēkiem nekas nevar palīdzēt. Bet ir vēl tāda lieta, par ko es ikdienā nerunāju, kas ir psihosomātika. Ja tu atnāc ar programmu, ka man nekas nevar palīdzēt, tad, diemžēl, mūsu dzīvē apkārtnē atspoguļojas tas, kas ir mūsos iekšā. Ja mēs dzīvojam ar programmu, ka man nekas nevar palīdzēt, tad pa lielam nekas arī nevar palīdzēt, lai cik dārgus uzturbagātinātājus un pašus krutākos, labākos tu nelietotu, lai cik krutus speciālistus tu neapmeklētu. Lai pa kādiem kabinetiem tu nestaigātu, ja tev ir nepareizās programmas uzstādījums jau defaultā, tu vienkārši nevarēsi atrisināt savu situāciju. Jo pirmkārt, lai varētu problēmai ieraudzīt risinājumu, ir jābūt redzīgam. Tā kā mums acis reizēm ir vaļā, bet mēs atsakamies deguna priekšā saredzēt elementāras lietas. Un vēl viena lieta, ko cilvēki ļoti baidās, netic tam, kad viss elementārais, kas mums pat ir vajadzīgs, ir salīdzinoši vienkārši. Tiešām tās ir vienkāršas lietas, kas cilvēkam ikdienā ir nepieciešamas, lai viņš varētu iegūt ļoti labus rezultātus. Un tā neticība ir par to, ka cilvēki nespēja noticēt, ka tas viss ir tik vienkārši.
un meklē visu laiku atbildes kaut kā sarežģīju, visu tā sarežģīju, kad man tur pa tādu kabinetu jāizteigā, pa šitādu, pa vēl kaut kādu. Nu, es nevaru tagad veselīgi ēst, jo man tur šitas un vēl kaut kas ir. Nu, es nevaru tagad ūdeni dzert, jo man tur nezinu, kas tur jāčurā ļoti daudz, un es tur braukšu un vēl nezinu. Var sakot, cilvēki mēdz sarežģīt elementāras lietas, ka man zemapziņas terapeits pateica, kad es uzdevu jautājumu, kā lai sastruktūrē dienu vispār, es esmu cilvēks hauss, nemāku plānot, ko lai es daru. Ziniet, kādu atbildi viņa man pateica? Sastruktūrē dienu. Noņem nost, kā lai. Tagad tev uzdod jautājumu, tu pats sev uzdod jautājumu, kā lai notievē? Atbildi ir notievē. Kā lai ēd veselīgi? Atbildi ir ēd veselīgi. Kā lai es sāku vairāk sportot? Es sāku vairāk sportot. Šīs atbildes manā prātā salikās, un es sapratu, ka tas ir par uzņemies atbildību un dari. Viss ir vienkārši. Uzņemies atbildību un dari. Nevis gaidi, kad atbildību uzņemsies citi cilvēki, sveši cilvēki. Piemēram, Līgas gadījumā cilvēks, kas uztaisīja lumbālu punkciju mugurai, kurš kļūdījās, viņš nekādu atbildību beigās neuzņēmās, bet meitene ir ratiņkrēslā. Par ko mēs vispār runājam? Par kādu atbildību sistēmā mēs varam runāt, jo tad, kad ir jāuzņemās atbildība, tad atbildību uzņemas sistēma. Sistēma nav cilvēks, sistēma nav iestāde, sistēma nevar izmaksāt naudu, sistēma nevar uzņemties atbildību, bet mēs visi noveļam parasti zem vārda sistēma, mēs tā kā paslaukam zem tepiķīša, kad, sistēma ir tāda, tur tā notiek, tā gadās, pieņem to, ka tu sēdēsi ratiņkrēslā, pieņem to, ka tev tur, nezinu, ir tuvinieks zaudēts, pieņem to, ka tev 11 mēnešu vecumā bērniņš ir nomiris un tu neko nevar izdarīt, tev sāp. Tev ir sēras un tev tik ļoti sāp, ka tu neiesi pat cīnīties ar valsti un tur arī neko neizcīnīs ar valsti, jo tur ir spēcīgāki juristi nekā tu spēj vispār atļauties jebkad savā mūžā kādu juristu. Tikko arī viens gadījums par juristiem un birokrātiju. Kāds kādu pazīst, strādā tur zem viena jumta, viens darba devējs un tā tālāk. Viena instance, otra instance un tas, kam ir sakari, panāca savu labvēlīgu tiesas lēmumu. Kamēr otram cilvēkam tika piešķirts valsts apmaksāts advokāts, kurš pat neieradās uz pirmo tiesas sēdi. Un tad, kad sieviete ieguva labāku darbu un labāk parādījās naudiņa, viņai šis te valsts apmaksātais jurists pat tika atņemts. Un, sakot, beigās situācija vienkārši tika absurda. Un baltiem meliem tīta, pīta. Šādus gadījumus es zinu ļoti daudz, tad citu arī kāds jauns puisis. Savulaik nonāca problēmās ar valsti, kur cilvēks, kas uzbruka, kas bija vainīgs, viņam bija sakari, viņš iesniedza prasību, jo viņš uzbrukot dabūja pats pa deguna, iesniedza prasību un mans paziņa sēdēja cietumā rezultātā. Visa lieta bija baltiem diegiem šūta, piemelota, samelota, turpat nesakrita fakti ļoti daudzi, bet tāpatās viņš nonāca cietumā. Jo otrai pusē bija vairāk naudas un bija pazīšanās. Birokrātija. Tāda birokrātija mūsdienās ir, tāpēc labāk nenonākt tādās situācijās, ka tev ir jāmeklē palīdzība juridiski, vai, piemēram, caur medicīnas nozari, kad ir cietušie, un tu mēģini kaut ko izcīnīt, beigās vēl dabūs bāriņtiesu uzsūtītu, bērnus atņemtus, tā kā mums jau ir bijis šis viens pieredzes stāsts publiski Latvijā. Ja tu nepiekrīti ārstēšanas vadlīnijām, par tevi var uzrakstīt sūdzību bāriņtiesai, atņemt bērnus un darīt visu, kas ienākās prātā pēc sirds patikas, kas, manuprāt, nav vispār korekti. Bet, jā. Labi, mīļie, lai mums visiem labākā diena. Atgādinājums katram ikvienam, kad pirmkārt ir jāuzņemās atbildība un otrkārt ir jārūpējas par savu veselību profilaktiski. Un, lai to varētu izdarīt, var atnākt uz manu 3 dienu bezmaksas čatiņu, kas sāksies 25. jūnijā, 25., 26., 27. Paturēsim atvērtu ilgāku laika periodu, ja tev nav laiks 25. kaut ko palasīt, vari vienkārši atnākt, pasēdēt un izlasīt pēc tam. Runāsim par organismu attīrīšanu, par iespējām, par instrumentu, ko es izmantoju jau 5 gadus savā ģimenē, kā es esmu palīdzējusi savam vīram tikt vaļā no angīnas, esmu palīdzējusi sev būtiski uzlabot psoriāzes kvalitāti. Esmu palīdzējis savam vecākajam dēlam atbrīvoties no bronhiālās astmas vidējā formā. Tieši tas ir tas instruments, un tieši par to es arī stāstīšu. Tā ir organisma attīrīšana. Tātad 3 dienu bezmaksas čatiņš, kur varēs uzdot savus jautājumus un saņemt būtiskāko informāciju, lai izprastu vispār, kas tas tāds ir.
Tagad tie, kam interesē, piesakieties privāti, atsūtiet man telefonu numuru, lai es varu pievienot WhatsApp grupiņiem. Lai jums visiem labāk!